Rūda pirmā reize stopējot. Otrā. Kā jūties, ka tevi neņem? Tu filmē? Nē. Okay. You happy? Pirmais galpunkts. Es te jau filmēju, jau filmēju. Jelgavā. Ar Jurģi mēs esam, jā. Mēs tagad esam pie akadēmijas, kā mums teica armīnieks viens. Un mēs tagad dodamies satikt pārējos un braukt uz Summersound pusi. Lai klausītos, ko mēs klausīsimies? Gačo. Es labi maiku nav viegli. Kreč prikals, jā? Tu stāvi uz šosejas un piestājas mašīna un tev prasa uz kurien, tu saki uz nākotni, uz 5 gramu spēņu. Tas derē. Čau, Andri, kur tu esi? Čau, es esmu nākotnē šobrīd. Nākotnē. Mēs esam kaut kur aiz kaķeniekam ceļā uz Saldu, kur ir kaut kāda festivāls, tas mūzikas festivāls. Tā tāda slēptā reklāma, bet visi ejiet uz festivālu, kurš īstenībā ir festivāls, bet viņš ir festivāls. Viņš būs slavens. Mēs laikam šobrīd. Mēs esam tikko nomazgājušies. Jā, es esmu nočurājis normāli. Arī. Mēs šobrīd laikam esam vienīgie, kas ir līdz Saldam tikuši. Jā, mēs esam vienīgie, kas vispār kaut kur ir tikuši. Douchebags. Nē, būs normāli. Galvenais, lai mēs paši arī tiekam. Vai nav tā, ka pēkšņi visus vairāk nebrauc un mēs paliekam mežā pie Saldas. Tas nekam nederētu īsti. Paprika gaidīta automašīnas atnācām līdz 6. Kā viņas saucās? Līnijā. 6. līnija. Mums kaut kāds mitrums. Jā, paliksim, tas esmu tev. Man neiebilst. Smugusku. Silts ūdens īstenībā. Netērē man atmiņas karti. Mūsu pirmais šīs dienas peldētājs. Es gan laikam sev taupīšu jūrai. Ir sasniegta dobeli. Didis ar Andri laikam ir ceļā uz Liepāju. Haha, balīti pie mums. Cik jums bieži sanāk stopētājs ņemt? Stopētājs ņemu reizi mēnesī noteikti trāpās. Bet kā jūs izvērtējat, ņemt vai neņemt? Vecums un, principā, pirmais iespējas. Šoreiz noriskējāt paņemt 3? 3 jauniešu ceļojumus Somā. Liepājā Tusiņš, jūs braucat tanī virzienā. Pārāk daudz apstākļu sakrit. Jums būtu jāizstās pārāk drausmīgi, lai es nepaņemtu. Tātad šobrīd dodamies uz Liepāju. Laipnais kungs mūs ir paņēmis visas 3 smagajā automašīnā. Mana pirmā reize, varēšu iekalt kursteni. Un kilometru pa kilometram dodamies uz Liepāju.
Labi, paldies. Labi, paldies. Visu labu. Fuck yeah. Kā tu tagad jūties? Fucking awesome, esi. Jārunā. Kā tu jūties par salūtu? Mēs pa brīvu dabūjam labāko salūtu ever un jūru un visu. Pavelti, jā. Jā. Žīdi. Jā. Aini, kā tu jūties? Kā tev patīk salūts? Labi, salūts arī skaists. Tad nav bailes, ka... Kurš nokavēt, tas neredz. Nav bailes, ka tās dzīves tos uzskatīs teltīm, viss aizdegsies. Kamēr tās no mūsu teltis, tikmēr viss ir ok. Varētu kādu pamodināt un nofilmēt. Ej. Tas būs riktīgi pretīgi. Vai kaut ko tādu izdarīt jau no rīta. Paskies, viņi ir nomiruši tādi paši kā atnākuši. Gandrīz apraudājos. Kas? X effect. Effect. Kas viņam jaunam? Viņam nekur nav jāiet. Viņš iet tur, kur slīpums. Mēs esam veiksmīgi neuzkāpuši no vienas šļirces. Mūsu kājas ir tīras un HIV brīvas. Mēs šobrīd esam Liepājā, Ostmalā, tirsniecības centrā. Gaidām, kad būs 9:00 un iesim pārēst uz Loti. Fuck yeah. Un tad mēs cerams dosimies tālāk. Mums ir pāris kritušie, kas iespējams salūzīs. Kas tas bez patīk zvanu? Tas, kas skatījās savu approval. Nē. Evija, vai tu taisies salūst, vai tu būsi ķēdes ājākais posms? Tas komentāri. Šo gan jūs... Tik labi vēl nekad nav bijis. Nofilmēties ar kafiju? Jā. Taisa reklāmas rullīti kafijai. Mēs vēl joprojām esam Liepājā, jo ir 2:33. Mēs dodamies uz Grobiņu. Kaut kur tur ir numurs, jā, un 12. Mēs nokompostrējām biļi. Old school, jā, mēs dodamies uz Grobiņu, tad mēs būsim uz šosēs, un tad mēs turpinām stopēt. Jūs esat Rīgas komanda? Jop, Team Rīga. Team Rīga. Ja ir ģērbonis, mēs uzvaram, ja ir cipars, ir zauda par labu. Kā? Cipars ir ģērbonis? Mums ģērbonis. Ģērbonis, jā. Bļam, tu jau var aizmeti pļāvā. Un tagad ej un notreksi uzturam asu. Ģērbonis. Paliekam vai ejam tālāk? Es domāju, ka paliekam, ne? Jūs ejat tālāk. Es nofilmēšu kādu Rūdis kuito. Viņš kuito. Grobiņa. Mēs tusējam pa Grobiņu. Pagaid, pavērš par mani. Vai redzēt aiz manis tos vējģenerātors? Tas ir Grobiņas vējģenerātoru parks, un ja var ticēt Andrim Čedont, tur esat 28 vējģeneratori. Jā, tur varētu būt. Kaut kas bija par to, ka Baltijas valstīs mums ir visvairāk vējģeneratori, bet es neesmu īsti pārliecināts. Tāpēc, ka tur uz priekšu ir vēl vairāk. Esam uz šoseju, uz aizputi, kur nāk mūsu Sancenči. Sancenči slēdz draugi.
ļoti karsts šeit mašīna praktiski nebraucot. Un reka brauc mūsu bumers, jāiet. Reka ir mūsu mājdzīvnieks. Ne mājdzīvnieks, bet ārdzīvnieks, Fredis. Fredim rītīgi cepītos rāvēs slēdzēs. Un atpakaļ pie Freda. Hejo! Jau 3 stopētāji. Jau 3 stopētāji mazliet sagūst. Mēs esam pie Ventspils. Nē, Ventspils. Ventspils. Nemalo tautai. Nē, ja godīgi, tad jau viņam tā kā vēl darbs pirmdien sākās kaut kā tā. Mums visiem sākas pirmdien darbs. Jā. Jā, mēs visi braucam tā, lai pirmdien būtu darbos. Ai, es nezinu, kā. Ārā pie dabas tik forši. Mums būs ugunskurs varbūt pat Evija. Ar visām desiņām. Jā. Tas ir Nikins. Tas krītī. Un tādas dāmas un kungi ir manas ceļa biedrs. Tikko no psihēnas izbēdz visus ar bitki. Ok, mēs esam aizpatē. Un ir apokalipse sākusies. Pakomentē. Aizpats cilvēki mūs nemīl mašīnā, mēs neesam ņemti vismaz kaut kādu stundu, varbūt pusotru. Un tagad ir sācies nevis lietus, bet lietus gāzes. Līdz jau kaut kādas minūtes, manuprāt, 10, bet vēl ar vienu neredz gaišu maliņu, so liekas, ka varētu būt, ka līdz vēl diezgan ilgi. Ieva vēl mēģina kaut ko stopēt. Viņi iet stopēt tagad. Ak, Dievs. Ok, Ieva, beidz stāvēt un muļķoties. Un tev iespērs zibens, nāc šurp. Jā, ko teicu, sauc un ko. Balodai bija taisnība. Viņa nostopēja mašīnu lietu un tagad mēs esam Sabilē. Un tagad mēs ejam uz šoseju. Sabiles mazajām ielām. Esam salījuši. Pagam man zvanē vieta parunā ar sevi tikmēr. Es parunāšos. Nē, es parunāšos ar jūs. Ko tu vēlēt par visu tā teikt? Vai jā, īstenībā tagad ir. Jā? Pilnīgi. Kāpēc? Nelikt? Nē, nu labi. Līdz. Ko tu saki par visu šī pasākuma? Nu, es teikšu tā, ka līdz galam ir izturējis tikai stiprākie, pārējie ir faktiski snīkli un pusīši. Jēj, pusīs! Un īstenībā nav tik slikti, krastās kaut kāds nobeigums, bet ja mēs to pārspējam visu reizi... Es domāju, viss ir normāli. Ir mazliet tāda nepabeigtības sajūta man un Dīdzim. Arī īstenībā visiem mums ir mazliet. Ne tikai man un Dīdzim. Man vajadzēja uzreiz īstenībā tās zaļās botiņas jau. Tāpēc, kad man tās pelēkās uzberza tulznu un bez tagad, man ir tulzna tagad. Man arī ir tulzna, bet man kāņas tagad ir tik slapjas, ka es pat nejūtu. Paldies cilvēkiem, kas apstājās un mūsu slapjos suņus ņēma savā mašīnā un smirdīgus. Mēs tā smirdējām. Jā, žēl, ka kameras nees smirduņi. Jā, tad jūs reāli to YouTube nopanot. This is enough. Over and out.